Sveicināti, dārgie draugi! Jā, kas mūs var sagaidīt tuvākajā nākotnē? Tas tiešām ir interesanti. Un gribu vienkārši padomāt kopā ar jums, skaļi, savas pārdomas arī izstāstīt. Principā, Bībelē Dievs visu uzrakstīs. Scenārijs ir uzrakstīts visiem laikmetiem, principā, kas notiks un kā būs. Vienkārši nevienmēr cilvēki viņu var izprast to domu, kuram laika periodam tas ir domāts un ko Jēzus varbūt ar to gribēja teikt. Bet sāksim ar to, kad Jēzus teica saviem mācekļiem, kad mācekļi viņiem prasīja par tām dienām, kad pienāks gals vai kad būs viņa otrā atnākšana, kā tas viss izskatīsies. Un Jēzus teica saviem mācekļiem, skatieties uz vīģes koku. Tas latviešu terminoloģijā varētu skanēt tā, skatieties uz ābeli. Skatieties uz ābeli, kad ābeli jau sāk dot jau pumpurus un jau lapas nākt, jau jūs ziniet, kad tuvojās vasara. Un tieši tāpatās viņš saka, kad jūs redzēsiet visādas lietas, kas notiek, tas viņš par garīgo lietu runā, tāpēc ir miesīgā pasaule un ir garīgā pasaule. Un tāpēc Jēzus šeit salīdzina garīgo pasauli ar tādu līdzību tā kā miesīgajā pasaulē, pieminot tur to vīģes koku, to gada laiku, tādā veidā. Un tāpēc es arī cenšos, man interesē, kas notiek un gribās redzēt caur rakstiem, kas vispārībā notiek šeit. Kas šeit vispār notiek uz šīs pasaules. Un man vienkārši šodien pēkšņi saslēdzās dažas lietas. Man vienkārši gribās padalīties, ziniet, kad tevī iekšā ir kaut kāda tāda bumba, īsāk sakot, ko gribās dabūt ārā, viņu vajag steidzīgi dabūt ārā. Gribās padalīties, pieņemsim ar jums arī, lai jūs varbūt arī varat pakomentēt savus viedokļus, kā jūs domājat. Bet interesanti ir kas, tas man personīgi nav atklājies, personīgi šī lieta, ko es jums gribu stāstīt, bet es zinu, ka ir teologi, kam tas ir atklājies, un viņi ir to dalījušies, ir arī pa Kristīgo radio, un tie ir tādi cilvēki, es domāju, kas, ar nepārbaudītām lietām nedalās. Tāpēc es viņiem uzticos un domāju, balsoties to, ko esmu dzirdējis no viņiem, gribu jums pateikt. Viņi teica, par tiem pēdējiem laikiem, kā tas izskatīsies, kad principā ir jābūt uzceltam templim. Bet templi nevar uzcelt viena iemesla dēļ, kad tempļa vietā, ko ebrejiem vajadzētu uzcelt, ir mošeja. Musulmaņu mošeja ir tajā vietā, un katrā gadījumā viņa tur ir, un kā tu tajā vietā uzcelsi templi, sarežģīti, diezgan sarežģīti ir uztaisīt, bet, kas ir interesanti, šie teologi teica, ka templis ir jau gatavs. Viņš ir kā Lego, kā materiāli tempļa jau ir noliktavā stāv, cik es saprotu, tas ir pārbaudāms variants, ja tas ir interesē, to var pārbaudītājs, no viņiem saprat, ka tas nav, ka tā informācija nav apslēpta, ka tā ir pieejama, templis ir gatavs, viņš ir jau. Vienīgais tagad vajag starta signālu, lai šo templi būvētu. Un tikko kā būs starta signāls, tā templim pēc rakstiem jābūt uzceltam gada laikā. Par šīm tempļa lietām un par šo gadu, īsāk sakot, man nav Dievs atvērs to visu. Es to tā neredzu, to personīgi. Bet šī lieta viņiem ir atvērusies. Es pieļauju, ka es neredzu to, ko viņi redz. Bet skatoties uz šo vīģes koku un uz šīm notiekošām lietām, sāk saslēgties šis tas. Un gribu pastāstīt līdzību ar Latviju. Latvijā bija šis uzvaras piemineklis, un jau daudzi leteņi, īsāk sakot, jau sen ir gribējuši to pieminekli nojaukt un mēģinājuši spridzināt un visu kaut ko darīt ar viņu no tā pieminekļa un gribējuši tikt vaļā. Saprotiet to domu? Un nevarēja viņi tikt no šī pieminekļa nekādīgi vaļā. Bet tad sanāca apstākļi, sagrozījās, varētu teikt, kad Krieva tauta palika par ienaidniekiem šeit Latvijā sakarā ar šādām tādām lietām, un sakarā ar to šis piemineklis tika nojaukts. Nav vairs pieminekļa.
jo padarīja principā šos krievus par vainīgiem. Ka viņi ir pie kaut kā vainīgi, viņi tika atstumti, ar viņiem vairs neviens nerunā, dēļ tā kara, kas notiek Ukrainā. Katrā gadījumā tas, kas tur notika pirms tam, īsāk sakot, tas nevienam neinteresē, kāpēc tas kars ir izcēlies un kā. Bet fakts tāds, ka viņš ir izcēlies un sakarā ar to, īsāk sakot, viss čau. Krieviem uz redzēšanos, vairāk nevienam vispār nekas neinteresē, ko krievi saka, pieminekli nost un miers. Un viņi nojauc to pieminekli. Un tagad skatieties, tas piemineklis Latvijā bija traucēklis dažiem. Un tāpatās arī šī mošeja, viņa reāli ir traucēklis, lai uztaisītu pieminekli. Ne pieminekli, bet templi, lai uzbūvētu. Un tāpēc skatieties, kas tagad notiek. Tiek izveidots karš, kas notiek pret Izrēlu. Līdz ar to šie musulmaņi kļūst tieši tādi paši atstumteņi kā krievi. Saprotiet, šajā situācijā. Un šajā visā kara procesā, kurš vēl iet un vēl līdz galam nav beidzies, visā šitajā zavaruškā, var arī kāda bumba ielidot netīšām šajā mošejā, un šīs mošejas vairs nebūs. Un jebkurā gadījumā, ja arī šī bumba ielidos pret musulmaņiem pēc šī kara, var vērstas būt visādas sankcijas. Viņi var būt izstumtie ārā no Izraēla, un viņiem var būt vairs nekādas daļas, viņus var izmest vispār no valsts ārā kā bīstamus, īsāk sakot, un to mošeju aizslēgt, nojaukt, nonest tieši tāpat, kā pieminekli Latvijā. Šo krievu nojauca uzvaras pieminekli. Tieši tādā pašā veidā viņi nojauks arī mošeju. Ja tiešām šis ir šis plāns, ja šis ir Dieva plāns, ja tas nav cilvēku neizprot, Bībeles neizprasta atklāsme, bet tiešām tā ir Dieva atklāsme par šo templi, ka viņam tādam ir jābūt, jo viņā iesēdīsies antikrists, tad noteikti šis templis būs. Jo mēs dzīvojam jau pēc scenārija, kuru Dievs ir sen pateicis, un mēs vienkārši esam šajā scenārijā, katrs, kurā kaut kādā laikā mēs kaut ko darām, un mēs šeit esam šajos laika notikumos, un gribi tu vai negribi, Jēzus otrā atnākšana būs. Tas ir 100%, tas ir rakstīts scenārijā, un tas notiks. Vienkārši cik mēs tuvu esam piebīdījušies tam visam. Un tāpēc nebūtu problēmas nekādas šajā situācijā nojaukt mošeju. Tāpēc, kad arābi ir daudz sataisījuši visādas nekrietnības, kā te mums stāsta, īsāk sakot, jo jāsaprot vēl viena lieta, ļoti svarīga lieta. Viss grozās, visi pasaules notikumi grozās tikai ap ebrejiem un ap musulmaņiem. Viena iemesla dēļ mums jāsaprot, kad ir Jēzus, ir Dievs un ir vēlns, ir garīgā pasaule. Un ebreji ir Dieva izredzētā tauta. Viņa pieder Dievam. Saprotiet, tas ir Dieva instruments. Dieva roka, aleluja. Un šajā visā situācijā iznāca šāda tāda iekšējā ķibelīte, ka piedzima Ismaels. Īzāks ir Izraels un Ismaels ir islāms. Piedzima vienam tēvam no dažādām sievām, piedzima 2 dēli. Un šie abi 2 dēli arī ir Īzāks, Izraels un islāms, musulmaņi. Un tie ir brāļi, tie ir reāli brāļi, un vēlns dara visu, lai viņu starpā būtu nemiers. Un tāpēc visas valstis, mums ir jāsaprot, ka viņas ir saistītas ar visādiem līgumiem, ar visu kaut ko viena ar otru. Jo vienai valstī vajag no viena kaut ko, otram no otra, un mēs esam sasaistīti katrs ar visādiem līgumiem, bet caur to visu vijās arī vēlna nodoms, un arī, protams, Dieva plāns, bet pašā centrā ir Izraels un musulmaņi, tāpēc, ka tā ir Dieva tauta. Dievs nav izredzējis latvieti, vai ko viņš ir izredzējis ebrejus, tā ir viņa tauta. Un tāpēc vēlns darīs visu, īsāk sakot, lai Dieva plānu izārdītu. Un tāpēc, kas ir interesanti,
es nevarēju saprast vienu lietu. Tā lieta bija tajā visā, šito visu es sapratu diezgan viegli, es domāju, ka arī jūs to saprotat, ka te nekas sarežģīts nav, ka dotajā brīdī Krievi kā tādi ir iztumteņi, viņi nav topā vairāk, neviens viņiem negrib komunicēt, tas viss tā uztaisīts ir dotajā brīdī. Tieši tāpat dotajā brīdī, arī tieši tādā pašā kondīcijā tūlītās arī atradīsies arābi, musulmaņi, irāņi, visi šitie te, kas atbalsta to visu. Un tāpēc viņi arī būs izstumtie, tieši tāpat kā Krievi. Un tāpēc tā visa viļņa mošai nonest, tā nav vispār nekāda problēma un sākt būvēt templi. Un ja to templi sāks būvēt un tiešām pēc gada uzbūvēs, tad antikrists viņā iesēdīsies un sāksies brīnums zīmes, bet tas ir sīkums. Par to es neesmu pārliecināts, bet stāstīšu par to, ko es esmu pārliecināts. Piemēram, Ecehēla grāmatā 38. nodaļā ir karš, ir viens karš, kurš vēl nav noticis. Bibliski. Viņam ir vēl jānotiek. Un tas karš ir tāds, kad no Goga un Magoga zemes, ģeogrāfiski skatoties, Gogs un Magogs, tā ir Krievija. Tas ir no tās puses. Atnāks liels karapulks pret Izraēlu, bet pats Dievs, jo izraēlieši būs, viņu ir tik maz, kad viņi neko nevarēs izdarīt pret viņiem. Un pats Dievs viņus piebeigs, izsitīs uzreizām no spēles ārā, to Gogu un Magogu. Tāpēc es tā domāju, ka, jo mēs tā skatāmies, tā pasaule sadalīta divās daļās. Krievi, kas ir pareizticīgie, principā, viņi ir tuvās saitēs ar musulmaņiem, piemēram, kas ir ienaidnieki Izraēlam. Turklāt amerikāņi ir tuvās saitēs ar Izraēlu, un paši viņi ir kā protestanti, principā, kā normālas ticības izpaudēji, varētu teikt, kristīgās, tādā ziņā. Protams, viņa darba tur diezgan tādi šausmīgi ir, protams, ko viņi tur dara un viss pārējais, bet katrā gadījumā viņi atbalsta Izraēlu, kas ir svarīgi. Dievs ir teicis, ja tu sveitīsi Izraēlu, es sveitīšu tevi. Viņi kaut kādā veidā viņi atbalsta Izraēlu. Ko es teikšu no arābi un Krievi, īpaši Izraēlu, cik es skatos, neatbalsta šajā situācijā, tas ir cits jautājums. Bet man interesē tas, es uzkāros, es nevarēju saprast, tajos laikos, kad nebija tehnoloģijas, varēja atvilkties milzīgs karapulks, īsāk sakot, uz Izraēlu, ieņemt to milzīgo visu tuksnesi, sacelt savas teltis, un vienkārši maukt viņiem virsū. Tas ir pilnīgi normāli. Bet tagad es sāku domāt, kā tad tagad tas notiks? Kā tas notiks tagad? Iedomājieties, ja tagad viss ir uz satelītiem, viss ir redzams, visa kustība, viss redzams, un kad ieraudzīs, kad milzīga armija, milzīga tehnika, milzīgs bars ar tehniku virzās tavas valsts virzienā, vienkārši nāks, tur jau viņiem arī ir savēji aģenti, kas arī, protams, arī, pludina informāciju, kas notiek un kā. Es domāju, kad viņus automātiski vienkārši nobombīt ar bumbām un viss viņi nedanāktu vienkārši, tā armija līdz Izraēlai netiktu, principā. Un tāpēc es nevarēju saprast, kā tas varētu notikt. Un tā kā meklēju Dievu, un man atnāca tāda atklāsme interesanta, kad to, ko es zinu, ka pirms šī kara notiks paraušana, ka kristieši tiks parauti. Īsāk sakot, gudrie cilvēki tiks paņemti projām no zemes, kuri kaut ko saprot. Paliks, principā, cirvi lielākā daļa, kur nevar atšķirt labo kāju no kreisās, tāda paliks. Un es domāju, tajā paraušanas, aizraušanas brīdī, kad pazudīs entie cilvēki, būs arī baigākais bardaks un haoss, tāpēc, kad līdz paraušanai tas nenotiks. Šī armija nāks uz turieni tikai, kad tiks draudze paņemta projām, kad visi kristieši tiks aizrauti, tikai tad šī armija bīdīsies uz Izraēlu. Un tad arī uz skatuves iznāks antikrists, pēc paraušanas tas notiks. Un es pieļauju, es saprotu, ka šajā brīdī, kad tiks aizrauts projām tas kavēklis, kas kavē ienaidnieku, būs arī kaut kādas tehnoloģijas, kas es pieļauju kaut kādas kļūmes, bet kas būs pats galvenais, ka šie cilvēki nebūs samierināti ar
nobombīšanu ar atombumbām vai ar bumbu nomētāšanu Izrēlu kā tādu. Viņi gribēs, lai viņi mokās, lai viņi cieš, atnākt un vienkārši viņus kaut nost palēnām. Soti atriebība. Šeit ir atriebības kāre, ko es sapratu, kad samest bumbas virsū, īsāk sakot, visi beigti, viegli nav, visi ir kārtībā, viņi tāpat ir aizgājuši pie sava dieva, aleluja, bez nekādām sāpēm un mocībām. Nē, es domāju, ka viņi grib šeit. Viņiem ir šausmīgas dusmas, bet viņiem ir milzīgas dusmas un naids pret dieva tautu, pret dievu vēlnam, protams, un arī pret tiem ebrejiem visiem, jo tā ir izredzētā tauta, jums jāsaprot, tie nav ukraiņi kaut kādi. Tā ir izredzētā tauta, ja tā mēs runāsim, tāpēc vēlns uz to skatās savādāk. Uz jebkuru citu tautu viņš skatās ne tā, kā viņš skatās uz ebrejiem. Un tāpēc šiem cilvēkiem, kas nāks uz turieni, būs milzīgs naids pret viņiem, saprotiet? Viņi gribēs viņus lēnā garā griezt nost, viņu bērnus griezt nost viņu acu priekšā. Sadistiski vienkārši viņus izskaut visus, viņiem tas būs vajadzīgs. Un tāpēc viņi bīdīsies uz šeieni, lai viņus vienkārši lēnā nāvē mocītu un nogalinātu lēnītņiem ar baudu. Tas būs viņu mērķis. Un tad, kad viņi pietuvosies pie šīs robežas, tad Dievs viņus pats vienkārši noklopēs nost šo armiju. Halleluja. Tas ir tas, kas man atvērās. Ja es vēl neesmu kaut ko aizmirsis, halleluja, mīļais Jēzus. Ja vēl kaut ko esmu palaidis garām, atgādini man lūdzu. Svētais gars, slavu tev, Jēzus, un pateicība. Tu esi brīnišķīgs. Jā, tā kā iespējams, ka mēs esam jau ļoti tuvu šim momentam, jo tikpat ātri kā nonesa Latvijā uzvaras pieminekli, tāpat arī to mošeju var nonest, ja tāds ir mērķis. Un tad viss sāksies. Jo es domāju, ka šitas karš, kas tagad ir Izrēlā, tas ir tikai sīks ievads, lai nonestu to mošeju, lai nonestu to mošeju nost nafīgi un padarītu viņus kā izstumteņus ārā visus, un lai viņi varētu brīvi darboties. Un tad, protams, šie visi izstumteņi, es domāju, ar naidu nāks pret Izrēlu, un tas būs tas vilnis. Tā kā bāc, mēs esam tuvu mājām jau. Esmu tik priecīgs, ka es varēšu drīz satikties ar tēti. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, un ja jūs gribat arī kļūt par Dieva bērniem, mums tāda iespēja. Mums vienkārši varam lūgt Dievu, lai viņš ienāk jūsu sirdī. Vienkārši lūdzam, mīļais Jēzu, es tev ticu. Piedod manus grēkus un ienāc manā sirdī. Un kļūsti par manu kungu un glābēju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Dievs tev sveitī, jo es jūtu, ka mēs esam tuvu jau, tuvu tam visam. Visam esam tuvu. Un es ļoti gaidu, ka Jēzus sāks valdīt uz šīs zemes. Halleluja visiem svētajiem. Esmu nomocījies no negodīgas valdības, bet godīga valdība var būt tik ar Jēzu Kristu centrā. Lai Dievs jūs sveitī. Āmen.